Atgādinu, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku, un katrs pats individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Laipni lūdzam podkāsta Naudas lietas 2. sezonā. Mēs turpinam runāt par naudu, par finansēm un, protams, arī ieguldījumu iespējām. Mēs vēlamies pateikties mūsu klausītājiem par atbalstu 1. sezonā. Jūsu atsauksmes, jūsu pateicības arī veicināja to, ka mēs tiekamies 2. sezonā. Un tas nozīmē, ka būs jauns tēmas, jauni viesi un, protams, arī jauni finanšu izaicinājumi, kurus mēs šķetināsim ar jums kopā. Podkāsts Naudas lietas tiek ierakstīts sadarbībā ar Finanšu izglītības biedrību, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām un arī veicināt sabiedrības finansiālo labklājību. Kopā ar jums esmu es, Alina Zela, personīgo finanšu mentore un arī Finanšu izglītības valdes locekle. Un kopā ar mani arī 2. sezonā ir Vilhelms Karlsons. Sveiks, Vilhelm! Sveika, Alina! Kā es noskaidroju, tu joprojām esi pasākumu vadītājs un tagad tu esi arī mūziķis. Jā. Labi, un vai tagad arī var pateikt, ka tu esi arī investors? Jau praktiski tādu kā gadu ar padziļinātu interesi, cik tas sanāk, vēl neesmu joprojām tur uz Wall Streetas, bet lielāka izpratne par ieguldījumiem, par finansēm, par to, kas ir ETF, par to, kas ir akcijas un par to, kā apmēram veidojās uzkrājumi. Tas man ir pateicoties podkāstam Naudas lietas, raidierakstam. Jā. Un iespējams pēc 2. sezonas tu būsi ar vienu kāju tajā Wall Streetā, jā? Vai? Es ceru. Biļetes būtībā jau es esmu apskatījis, cik maksās pēc visu podkāstu ierakstīšanas tad būs. Bet, kā mēs izvēlamies 2. sezonu veidot jau tādu praktiskāku un arī jau runāt par to, kā Latvijas iedzīvotāji var sākt rūpēties par savām finansēm ilgtermiņā. Un arī šodienas mūsu tēma ir kā padarīt to, lai uzkrājumi nezaudē savu vērtību. Un šodien kopā ar mums ir arī Latvijas bankas pārstāve Aija Brikše. Sveika, Aija! Sveiki! Vai tu varētu īsumā pāris vārdos pateikt par to, kas ir tas, ko tu dari ikdienā? Es ikdienā Latvijas bankā vadu finanšu pratības daļu. Tas, ar ko mēs nodarbojamies, mūsu lielais mērķis ir palīdzēt cilvēkiem būt turīgiem gan šodien, gan arī ilgākā termiņā. Tas ir mūsu tas lielais uzdevums. Rūpēties, lai cilvēkiem ir tādas prasmes un zināšanas, lai viņi atbilstoši arī rīkotos, tā, lai viņi būtu pārtikušāki gan šodien, gan arī nākotnē, principā sasniedz tādu savu finansiālo potenciālu. Es domāju, ka mums katram ir kaut kāds potenciāls, cik daudz naudas mums var būt, un tad mēs rūpējamies par to, lai cilvēki šo savu potenciālu principā sasniegtu. Un tagad mūsu klausītāji, viņi saprot, ka inflācija viņa ir, viņa būs, un īstenībā ir arī no ekonomikas skatu punkta ir labi, ka inflācija ir. Tas nozīmē, ka ekonomika attīstās, bet, protams, vajag tā, lai nevis vienkārši viņi kaut kur kosmosā aizlido, un neviens netiek līdzi, bet tā, lai viņi pakāpeniski tomēr augtu un attīstās. Un mūsu klausītāji klausās un domā, ko tad man darīt, ja es vēlos uzkrāt ilgtermiņā? Jo mēs tieši kā reiz arī šodien runājam par to, kā uzkrāt tā, lai nauda nezaudē vērtību. Tad kādi būtu tie soļi, ko klausītājiem ņemt vērā, kā viņiem uzkrāt ilgtermiņā? Šobrīd ir ļoti plašs, patiesībā sakot, piedāvājums ar to, ko var darīt, un izmantos tos instrumentus, kas ir pieejami, lai tie mani 100 eiro. Es šos 100 eiro varu turēt vai nu jātašajā burkā, kur mēs tur laika zobus viņu katru gadu bišķiņ tā kā nošņikā mazāku, vai arī es šo 100 eiro varu ar viņiem darīt kaut ko tādu, kas šo 100 eiro, šie 100 eiro var man pelnīt jaunu naudu. Un tas princips nauda pelna naudu, viņš tik tiešām strādā. Un tie instrumenti, kā tavi 100 eiro var nopelnīt tev vēl papildus naudu, ir dažādi. Tu vari viņu ielikt krājkontā, krājrīkā, digitālajā krājkasētē ir dažādi nosaukumi, kur tu esi vienojies, ka tev par tavu naudu 2% gadā, teiksim, tava finanšu iestāde tev piemaksās klāt. Tātad, ja tev ir 100 eiro, tu viņus ieliec krājkontā, gadā nopelni 2%, nākamgad tev tur būs 102 eiro. Bet kur ir tas sāls visam tam stāstam?
ka nākamajā gadā tu jau šajā krājkusē turi nevis 100 eiro, no viņiem atkal 2 eiro piepilni klāt, bet tu jau tur turi 102 eiro. Līdz ar to nākamajā gadā tu jau nopelnīsi 2, kaut kāds eiro skaits. Un šādi 100 eiro turot 20 gadus, tā vērtība tam visu laiku pieaug, un tu katru dienu, katru mirkli ieguldi bišķiņu vairāk. Un tādā veidā tā nauda vienkārši vienā brīdī tā kā ir tāda, ja kādreiz izmanto kāds rīks, kur skatās kāds grafikā, izskatās sākumā ir tā lēni, un tad vienā brīdī tā nauda tev tur jau ir nevis 100 eiro, bet 1000 eiro, un 1000 eiro jau to sāk augt pavisam citā dinamikā. Bet tie instrumenti dažādi, es nezinu, mēs varbūt par katru varam, bišķiņ tā kā ir es teiktu tā, mērķim, riskam, interesei, zināšanām, piemērotāk vai nepiemērotāk? Es domāju, ka jā, ka noteikti apspriežam, jo tie mērķi, gan cilvēkiem ir dažādi, riska apetīti ir dažādi, jā, un arī tās iespējas arī ir dažādas. Vienīgais, ko gribu precizēt, tu minēji, ka tā kā tu vari vienoties ar savu iestādi, tā kā ielikt naudu krājkasē, tur digitālajā krājrīkā. Es vienkārši tagad cenšos atzūmoties atpakaļ pagātnē, un es atceros, ka pirms kaut kādiem 4 gadiem, 5 gadiem nemaz turot naudu krājrīkā vai krājkasē, tu nekādu procentu nevarēji par to saņemt. Tā vienkārši tas bija veids, kur tu vari uzkrāt, bet nekādus papildus procentus par to, ka tu tur uzkrāji, tev banka nemaksāja. Kas ir tas, kas mainījās? Un kā arī patērētājs, kā arī sabiedrība var skatīties arī uz priekšdienām, vai arī šobrīd ir tas procents par to, ka mēs turam naudu krājkontā, bet vai šī situācija var mainīties un kas var sekmēt to, ka šī situācija mainās? Šī situācija mainās ļoti labi, īstenībā, ka mēs sākam ar to ievadu, par naudas dārdzību un lētumu. Principā šīs procentu likmes, kuras mēs šobrīd saņemam no dažādiem pat norēķinu kontiem, par to, ka tavu nauda paliek kontā, tev pat nelielu procentu samaksā, vai par to, ka tev ir krājkonts. Tas mērķis un tas iemesls, kāpēc tā notiek, ka šobrīd šī monetārā politika, šis uzstādījums ir tāds, ka tiek stimulēts, lai cilvēki mazāk tērē naudu, vairāk viņu patur pie sevis. Un viens veids, kā to var izdarīt, ir piedāvājot augstāks procentu likmi par to, ka tu turi naudu kādā no šiem instrumentiem, kas ir šie noguldījuma instrumenti. Tā ir otra daļa no šīs monetārās politikas. Ja kredīti ir viena daļa, otra daļa ir tā, ka mēs veicinām to, ka cilvēki uzkrāj naudu. Un šobrīd mēs esam tajā ekonomikas cikla posmā, kurā mēs vēl gribam, lai cilvēki vēl pietur to naudu. Procentu likmes ir pietiekami augstas, viņas ir augstas gan, ja tu aizņemies, gan, ja tu uzkrāji. Vienā gadījumā tu maksā par to, par kredītiem maksā vairāk, par uzkrājumiem pelni. Tad, kad būs situācija tāda, ka cilvēki jau tik daudz, ka mēs jau gribēsim stimulēt to, lai viņi krāj, tad tajā brīdī aizņemties būs lētāk, bet uzkrāt vairs nebūs, tu vairs neko nevarēsi nopelnīt. Tas vairs nav tā kā, tu principā turēji inflācijas zobu mīnusā, iespējams pat. Nu tad nosacīti mēs Vilhelm varam sekot līdzi to, ko paziņo centrālās bankas par bāzes likmēm. Jā, attiecīgi, ko paziņo Eiropas centrālā banka par bāzes likmi. Ja viņi paziņo, ka bāzes likme mazinās, tad es varu saprast, ka kaut kādā tuvākajā brīdī arī mana banka vai iestāde, kurā es turu naudu tā kā krājkontā vai uz savu kontu, kas man maksā par to procentu, ka viņi var paziņot par to, ka šis procents tiks samazināts. Jā, principā jāsako līdz, kurā ekonomikas cikla posmā mēs esam, es teiktu tā, laikam. Ja mēs esam tajā brīdī, kuru dzirdam visi apkārt runā, procentu likmes kāds ceļ, tad izdevīgi ir uzkrāt, dārgi ir aizņemties, bet tad, kad mēs dzirdam, ka procentu likmes mazinās un ir tur nomazināts līdz kaut kādam līmenim, tad izdevīgi ir aizņemties un neizdevīgi ir uzkrāt. Nu, tad var teikt, ka mēs esam tā kā apkopojuši vienu šo te uzkrājumu veidu, kas ir krājrīks, kurā ir izdevīgi uzkrāt tajā brīdī, kad ir augstas bāzes likmes un kad iestāde banka maksā procentu par to, ka es tur krāju, par to, ka es tur naudu. Ja? Un otrs arī, ko tu pieminēji, ir iespēja turēt naudu vienkārši kontā, kā arī tas iestādes ir, kas piedāvā arī šo. Ja es turu naudu vienkārši kontā, kad man arī par to nāk procents. Ja? Jā.
Kas tad sanāk, ir tās ekonomikas laika ziņas, kur mēs šo varam aplūkot? Teiksim, izmantojot šo analoģiju, teiksim, inflācija ir kā tas barometrs, vai tas jau ir lietus, kurā mēs saprotam, ok, inflācija ir, teiksim, 2%, tad man ir jāņem lietus sargs, vai tur jāpaliek mājās, attiecīgi jānogulda un nezinu, mazāk jātērē, vai arī kas ir pirmais kaut kāds pēc kā vadīties? Vai tā ir inflācija, vai tas ir kaut kas jau saulaicīgi, kur mēs varam aplūkot kaut kādas, nezinu, tur notikumus apkārt, kas ir tāds, pirmais pie kā ķerties? Inflācija droši vien, ka nebūs, jo inflācija var, teiksim, tā kā kaut kādu brīdi kāpt uz augšu un, teiksim, procentu tu to savā uzkrājuma kontā var sajust ar stipru tā kā laika nobīdi. Es teiktu, drīzāk vienkārši sekojam līdzi. Ja mēs turam pakalpojumu bankā vai kādā citā finanšu iestādē, sekojam līdzi viņu piedāvājumam. Cenrādis plus tas, ko viņi piedāvā. Un es teiktu, jā, protams, ļoti labi sekot līdzi aktualitātēm sabiedrībā un tā tālāk, bet patiesībā tas, ko tev piedāvā banka, viņu noteikumi, viņu tas piedāvājums cenrādis, tas ir tas, kam jāsako līdzi galvenokārt. Arī, es nevēlta pieminu cenrādi kopā ar šo visu. Tam ir ļoti liela nozīme. Tas parasti ir tāds, mums atnāk kādreiz internetbankā ziņa, izmaiņas, paziņojumi par izmaiņām cenrādī, mēs tur izdzēšam un uz priekšu, nekad neesam lasījuši. Bet īstenībā tur tu kā reiz uzzina, par ko tu maksāsi un par ko tu nemaksāsi. Un par visiem šiem arī lietām, ko tu izmanto bankā, tad ir tā, ka cenrāžu ziņu esi izdzēsis, aizēji izņemt no bankomāta naudu, beigās skaties, reku paņēmuši no manis tur 10 eiro komisijas maksu, par ko, kāpēc? Un tad izrādās, reku cenrādī tur bija izmaiņas. Tā kā, jāsako līdzi tam principā, ko tavs pakalpojums sniedzējs tev saka. Man liekas, tas ir vislabākais un visvienkāršākais. Tad tev nav visas pasaules ziņas jāaptver un nav jāveic nekādas prognozes. Okay, tātad bankai noklusēt ziņas vairs nevajag. Labi, pierakstu. Es to neieteiktu. Lai no kuras ziņas ielikt pie savām mēstulēm. Tās, kas nāk no bankas, es teiktu labāk, tas var vienkārši izmaksāt par daudz. Okay. Jā, es pateikšu arī par sevi. Es īstenībā izmantoju krājkontu, un es izmantoju krājkontu tieši īstermiņa uzkrājumiem un arī savam drošības pilvenam. Vispār mans princips ir tāds, ka man ienākošā nauda, viņa man ienāk tieši krājkontā. Un pēc tam no krājkontā es naudu pārstruktūrēju par saviem kontiem, kas man ir nepieciešami. Bet būtībā tās lielākais naudas daudzums, kas man ir apgrozībā ikdienā, viņš man tieši glabājās krājkontā. Un arī krājkonts nav piesaistīts arī norēķina kartē. Un to naudu, ko es tērēju vienkārši ikdienā, pārtikai, degvielai, kaut ko apmaksāt, kas ir nepieciešams, to es pārskaitu uz norēķina kontu, kas man ir paredzēts ikdienas tēriņiem. Bet, ja mēs runājam par ilgtermiņa uzkrājumiem, tad gan es neturu naudu krājkontā, un es izmantoju iespēju ieguldīt neatkarīgi un veidoju savu investēšanas portfolio. Un šis arī kāpēc es savu laiku pie šī lēmuma nācu, tas ienesīgums, kuru es varu gūt ilgtermiņā, un arī, kā mēs tikko izrunājām, man var atnākt arī no bankas paziņojums, un starp citu arī man atnāca nesen paziņojums no ārzemju brokera, kur es izmantoju, kurš maksā man procentu par konta atlikumu, ka ir daļa no naudas, ko es neesmu ieguldījusi, bet kuru es vienkārši turu brokera kontā, un viņš man par šo maksā procentu. Un nesen kā reiz atnāca e-pasts ar to, ka saistībā, ka ECB pazemina bāzes likmi, mēs arī pazeminam šo procentu par jūsu konta atlikumu. Bet ilgtermiņa uzkrājumiem es izmantoju investīcijas, jo jebkurā brīdī var banka man atsūtīt arī e-pastu un pateikt, ka krājkonta procents tiks samazināts. Bet es jau vēlos to, lai kapitāls man augtu ilgtermiņā. Un tad varbūt, ja mēs runājam par uzkrājumu mērķiem, mēs varam viņu sadalīt arī kā īstermiņa mērķi, vidējā termiņa mērķi, ilgtermiņa mērķi, tad varbūt mēs varam apskatīt krājkontu, jeb šo krājrīku, kā iespēju, kuram mērķim izmantot. Tā kā, ja mēs skatāmies priekš ilgtermiņā vai priekš īstermiņā, kāds varētu būt tas redzējums? Es domāju, ka viņi tur krājkontā var gan ilgi uzglabāt naudu, ja tas ir tos drošības pilvens. Es domāju, kā jau mēs runājam,
Jo krājkonta burvība ir tā, ka tomēr noteikumi atšķirās dažādās finanšu iestādēs, bet tas, ka tev tā nauda ir uzreiz pieejama. Ko es saprotu, drošības pilveni, tas ir tad, kad tev pārplīst ūdensvads, ūdens gāžās uz galvas, tev vajag izsaukt kādu, kas tev to ūdensvada nomaina, salabot, un tajā brīdī tev tā nauda, tev viņai ir jābūt pieejamai. Tev vajag, lai tu vari šo savu krīzes situācijas budžetu tajā brīdī izmantot. Kam nederēs droši vien finanšu instrumenti, jo ja tajā brīdī pēkšņi tirgus ir nobrucis un tev tu nedabūsi vairs atpakaļ tur tik, cik tu esi iemaksājis, tu fiksēsi savu zaudējumus. Bet jā, šādām situācijām, kad tev tā nauda ir tieši brīdī, kuru tu, tāpēc tas ir drošības pilvens, tās būs situācijas, kuras tu nekad nevar paredzēt, nevar iedomāties, tu viņas nekad nezināsi. Tev viņas vienkārši būs. Un tam, jā, krājkontas, norēķina kontas, dažādas krājkasītes, ko tagad arī ir pakalpojums, kam var pakalpojumu nosaukumi, jā, viņi dažādi tagad tiešām šobrīd ir. Bet tu vari dalīt to naudu pa kontiem, tas ir ok. Viens man ir pieslēgts norēķina kontam, kūst šonedēļ, viens man ir drošības pilvenam, trešais man ir ceļojumam, ceturtais man ir Ziemassvētku dāvanām. Tas ir ok. Protams, tas nebūs, krājkonts nekad nebūs tāds ilgtermiņa visizdevīgākais uzkrāšanas veids. Jā, tam ir jāizmanto ienesīgāki instrumenti. 2,6%, man liekas, ko šobrīd vai 2 vai 1 vai kaut kas ap to, kas ir manīts šobrīd krājkontos. Tas ir, tie, kas investē, zina, tas ir ļoti mazs ienesīgums gadā. Tas ir ļoti mazs. Starp citu, tagad tu minēji par tiem procentiem, un arī varbūt Vilhelma mūsu klausītājiem noteikti būs noderīga informācija. Latvijas Banka apkopo regulāru informāciju par šiem te procentiem gan attiecībā uz krājkontiem, krājrīkiem, gan arī attiecībā uz terminu noguldījumiem. Un es gan neatceros noteikti to sadaļu Latvijas Bankas mājaslapā, kur to info var atrast, bet es vienkārši rakstu Google Latvijas Banka terminu noguldījumi un atver man uzreiz Google iedod to pareizo sadaļu Latvijas Bankas mājaslapā un ārkārtīgi vērtīgi ieiet, paskatīties, kāda ir šī brīža situācija. Tad tu vari izvēlēties, jā, kur tu gribi, vai tu gribi tur, kur īpaši sākumā, kad sāka maksāt par naudas procentus par naudas turēšanu šajos kontos, varēja redzēt milzīgas starpības. Tur bija vietas, kur maksā 1, kur maksā 2, un tad blakus ir krāja obligācijas, kuras vienā brīdī tur tā likme bija 4%, līdz ar to, protams, tev ir iespēja izvēlēties izdevīgāko. Tā mēs jau pieminējām gan krājobligācijas, gan terminu noguldījumus pieminējām. Varbūt tiekam skaidrībā tad ar krājkontu un pārējiem tālāk pie nākamā uzkrājuma veida. Tad krājkonts tad ir jāsako līdzi, ir vai nav procentu maksājums par to, ka es tur līdzekļus, un šis rīks ir piemērots tādiem īstermiņa uzkrājumiem un tai situācijai, kad nauda ir vajadzīga tagad un tūlīt, un kā piemērs ir, ka tā var būt vai nu ikdienas nauda, vai nu arī drošības pilvens. Jā. Un pie tādas ikdienas krīzes varianta noteikti jāizvēlās pakalpojums nedēļas, kas piedāvā tādu krājkontu, kur tu vari izņemt vai nu dienas, vai nedēļas laikā, vai pāris dienu laikā, un tev par to nav papildus nekas jāmaksā. Ir pieejami arī produkti, kur tu pēc mēneša vari izņemt, un tas īsti nebūs, man liekas, tas piemērotākais, jo tad jau viņš kļūst bišķi par citu produktu. Tā kā apskatīties, cik ātri varēšu izņemt, vai man jāmaksā kaut kādu procentu, ja gribēšu ātrāk, cik liela tie ir. Un jā, kāda ir šī procentu likme, ko man par naudas turēšanu tur piedāvā. Jā, gribu nedaudz aizkavēties pie drošības pilvenā un varbūt arī uzjautāt. Drošības pilvens iespējams ir tāds varbūt pirmais solis, kas ir jāizveido pirms es meklēju veidus, kur uzkrāt ilgtermiņā. Jo arī tu pieminēji, ka ja es iegūtu finanšu tirgos un ja man ir nepieciešama nauda uz sitiena, bet tajā brīdī finanšu tirgu ir lejupslīde un man ir vajadzīga šī nauda, tad es arī varu piedzīvot zaudējumus, izņemot šo naudu, pārdodot savus instrumentus ar zaudējumu. Bet, protams, man negribās to, ja? Un tad ir jāmeklē tas veids, kā paglābt sevi no šīs situācijas. Un, kā es saprotu, šis veids ir drošības pilvens. Ja? Jā. Ja? Un tad pa priekšu mēs uzkrājam drošības pilvenu. Varam izmantot priekš tā krājrīku krājkontu vai digitālo krājkas. Ja? Un tad tālāk jau veidot uzkrājumus ilgtermiņā, izvēloties citu uzkrājumu veidu. Es teiktu, ka ir ok arī, ja tu esi nolēmis to savu finanšu pasauli šobrīd sakārtot, ka tu vari atlikt, tagad tu esi nolēmis, tu neesi krājis līdz šim, tu esi nolēmis, es tagad uzkrāšu.
Un tad ir, man liekas, ok, sākumā sadalīt, teiksim, daļu novirzīt drošības pilvenā, daļu iespējams kaut kādos drošākos ilgtermiņu uzkrājuma veidos, piemēram, pensiju 3. līmenis, vai kaut kas tāds. Man liekas, ka var arī taisīt paralēlās plūsmas. Vienkārši tas, no kā mēs aicinām izvairīties, ir, ka tev ir nauda, tu viņus sācis atlikt, tas ir ļoti labi, bet tu viņus uzreiz ieguldi, teiksim, riskantos finanšu instrumentos, jo tu esi pārliecināts, ka tu tulītās tur ļoti daudz nopelnīs, un tas būs ātri, un tev tur tā nauda būs. Finanšu tirgus un instruments, to, kā viņiem tur ies, vai kas tur notiks, to nevar paredzēt. Tas ir ļoti sarežģīts prognozējums process, līdz ar to nevajag paļauties, ka tev būs tieši tik tajā brīdī, cik tu tur sagaidi, ka tev būs krājkontu pavisam citādāk, ka tur tev būs tik, cik tu tur būsi ielicis, un tev būs plusā, tu tur nevar neko zaudēt, principā. Tā kā tur nekāda riska nav, bet tam pirmiem soļiem var arī tur 2 plūsmas taisīt. Bet nekad nevajag aizmirst to drošības pilvenu un tikai nofokusēties uz to, kā es tagad sākšu pelnīt, man to tur 2% to krājrīku nemaz nevajag. Nu, tas nav tā teikt droši tev pašam. Un, jā, tur var sāpīga mācība sanākt. Es domāju, ka pie vienas tādas mācības tu pēc tam tā kā kļūst nedaudz gudrāks, bet varbūt nevajag to grūto ceļu. Jā, es tagad domāju par drošības pilvenu un par savu dzīves mācību, kad es laikam lielāko savu darba stāžu, jeb šo periodu, kad es saņēmu ienākumus, balstījos tieši uz ienākumu apmēru, nevis uz drošības pilvenu. Man vienmēr likās, ka es taču varēšu nopelnīt vienmēr. Jā, vienmēr būs tāda situācija, kad man nauda būs, tie ienākumi būs, alga ienāks. Bet tad pienāca Covid brīdis, un Covid parādīja to, ka tiklīdz tu izņem ārā ienākums, jā, tā kā no savas ikdienas, tā finansiālās labklājības tev vairs nav. Un tā ir bijusi mana tādā sūrā dzīves mācība par to, ka ir jāveido drošības pilvens neatkarīgi no tā, vai tu grasies uzkrāt ilgtermiņā finanšu tirgu vai nē, jo tad, kamēr tev ir regulāri ienākumi, visi ļoti labi, jā, un tu vari sekt tekošos rēķinus, tekošās izmaksas, to arī var atļauties savu kaut kādu lielāku pirkumu, bet tiklīdz tie ienākumi tiek izņemti ārā, jā, no tavas ikdienas hopš, viss, tev vairs nav nekā, un tad drošības pilvens pa lielam priekš manis vairs nav kaut kāda ekstra vai nauda, kas ir paredzēta kaut kādai lietainai dienai, jā, kā saka angļu valodā, vai kaut kādai krīzes situācijai. Priekš manis drošības pilvens ir šī brīža nauda, kurai man ir jābūt. Un es pret viņu pat izturos līdzīgi kā pret ienākumiem, jā, ka jā, man ir jārūpējās regulāri par to, lai man ir regulāri ienākumi, bet tāpat man ir jārūpējās par to, lai man ir drošības pilvens. Noteikti. 3 mēnešu izdevuma apmērs, tas ir tas minimums. Lai 3 mēneši tev pēkšņi pazūd ienākumi, tev kaut kas notiek, kā jūs teicu, tās būs situācijas, kuras nevar paredzēt. Tajā brīdī, lai tu 3 mēneši tas posms, kurā tu vari kaut kā nostāties bišķiņu uz kājām un turpināt to dzīvi no kaut kāda cita punkta. Iespējams, tas nebūs arī tik vienkārši, bet, teiksim, 3 mēneši, ja tev pēkšņi tu zaudē darbu, tad tu, 3 mēnešus tur plus mīnus, tu vari nonākt kaut kādā jaunā vietā, kaut kāda jauna ienākuma tev var parādīties. Bet 3 mēnešu izdevuma apmērs, tas, man liekas, ir tas, no kā var sākt. Mēs jau tur nedaudz parunājam, ka drošības pilvenam arī nevajag būt pārāk mīkstam. Ir jādomā arī paralēli par to, ok, šodien man būs drošības pilvens, te ir tas, kas man būs pēc 30 gadiem. Kas būs, es visu laiku, man ausīs ir tā aija pēc 30 gadiem, kas man saka, par kādu naudu tu dzīvosi? Jā. Es vilkānu, zinu, kā es vienmēr saku, tad, kad man ir saruna ar maniem sekotājiem vai ar kādu, kur es tiekos, ja, un tad mēs pārunājam par šīm iespējām uzkrāt ilgtermiņā, un ir cilvēki, kas varbūt neuzticas pensiju līmeņiem, ir cilvēki, kas neuzticas finanšu tirgiem, ir tie, kas vienkārši pasaka, ka es gribu dzīvot šeit un tagad. Un es vienmēr saku vienu to pašu frāzi gan viņiem, gan arī sev. Tas arī mans atgādinājums. Es gribu dzīvot labi un ar baudu šeit un tagad, kad man ir 36 uz doto brīdi, bet tieši tāpat es gribēšu to arī piedzīvot, kad man būs 70, 80, 90. Es jau ar savām vēlmēm nemainīšos. Un vienīgais veids, kā es varu panākt šo te dzīvot šeit un tagad brīdī, kad man ir 70, 80, 90, ir rūpēties par tiem gadiem jau tagad, jau šobrīd.
Jā, un tas ir, kā tu minēji, ka ir Aija, kur pēc 30 gadiem saka, no kuras naudas tu dzīvosi. Jā. Tā arī es domāju, es arī gribu 80 gados, 90 gados gan ceļot, gan piedzīvot, gan arī pat nevis par to, ka atļauties, bet turpināt dzīvot tieši tāpat, kā es dzīvoju tagad, nesamazināt savu dzīves kvalitāti. Un tu droši vien negribēsi strādāt tajā vecumā. Un pat ja tev tagad liekas, ka tu gribēsi, tu nekad nevari dot savu garantiju, ka tu varēsi. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī pētot sabiedrības attieksmi pret lietām. Daudz ir pieņēmuši to domu, ka viņi strādās tajā vecumā. Bet ja mēs skatāmies tādu Latvijas iedzīvotāju tādu veselīgo dzīvības, kas ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, ja pat ne pati zemākā, tad mēs saprotam, ka ir labi būt optimistam, pie tā vajag turēties, bet vajag būt arī nedaudz realistam. Man vislabāk par uzkrājumiem nākotnē palīdz domāt. Es domāju, ka Aijai pēc 30 gadiem bišķiņ paveicies par to, ka Aijai šodien, ka viņi saprot, kā strādā finanšu tirgi un saliktie procenti. Jo tad es saprotu, ka man arī sākot šo darīt 30 gadu vecumā, es ļoti nožēloju, ka es nebiju aktīvi investori 20 gadu vecumā. Jo man draugi, kas bija aktīvi investori 20 gadu vecumā, 30 gadu vecumā jau reāli ir ļoti labi forši sapelnījuši. Bet es sāku, kad man bija ļoti agrie 30. Es jau saprotu, labi, vēl 35 gadi apmēram ir. Un saliktie procenti, kā jau es teicu, tā līkni iet. Un tad vienā brīdī man tajā 30 gadu sākumā ieguldītā nauda, viņa aizies man šitā. Un to man neviens nevarēs atņemt. Man tā nauda tur ir, es esmu šito izdarījis. Tā kā, man liekas, ka saprast, ka tā nauda pelna naudu, jo vairāk laika tu viņai iedod, jo vairāk viņa tev nopelna. Tāpēc, man liekas, vajag tāds muļķīgi ir atlikt to, tad, kad man būs tā piemaksa, vai tad, kad man būs tā jaunā alga, vai tad, kad man būs tas jaunais labais darbs, vai tad, kad gan jau kādu dienu es dzīvošu, tik labi, ka tad es varēšu atlikt. Kaut kā visu laiku paļaujamies, nevis palīdzam tam nākotnes es, bet visu laiku paļaujamies uz to, ka tas nākotnes es tur man izglābs kaut kā. Tieši tā. Starp pirmo un otro naudas lietu sezonu izlasīju, kā jau pirms epizodes teicu, Morgana Hausela grāmatu Naudas psiholoģija, ko Finanšu izglītības biedrība ir palīdzējusi tulkot vai tulkojusi. Un, tur ir viens izcils piemērs tieši šim naudas, tā teikt, eksponenciālajai vērtības pieaugumam par, neatceros precīzi vārdu tam čalītim, bet kaut kāds kungs Amerikā, kura Wikipēdijas lapa būtībā iesākās ar to, ka tur Jānis Bērziņš, viņu nesauc gan Jānis Bērziņš, bet ieksim Jānis Bērziņš bija tur apkopējs, degvielas uzpildes stacijas kasieris, multimiljonārs un filantrops. Un būtībā viņš visus savus gadus, ko viņš strādāja, tur pelnīja savu pieticīgo tur kaut kādu summu. Kaut kādā brīdī tur viņam bija kaut kāda ļoti pieticīga maza mājiņa. Un tā viņš arī visu savu dzīvi nostrādāja par tur, apkopēju vai vēl kaut ko. Un visi bija diezgan šokēti, ka ap kaut kādiem tur 80 vai cik gadiem, kad viņš devās viņa saulē, viņš atstāja saviem bērniem 2 miljonus naudu un 6 miljonus iedeva labdarībai. Un tas viss ir tikai tāpēc, ka par spīti, neatkarīgi no viņa ienākumiem, kas tur noteikti nebija absolūti traki, viņš katru reizi bišķiņu nolika, un tā tas viss tā gāja. Un, man liekas, ir tas teiciens par to, ka es gan šobrīd baigus to nekonkurēju, bet nopelnīt pirmos 100 000 ir grūtāk nekā nopelnīt pirmo miljonu vai kaut kas tāds. Tieši šī dēļ. Un šis arī pierāda to, ka nevis tas naudas apmērs, bet tā regularitāte. Ka mēs varam sākt ar mazām summām, bet darīt to regulāri. Es gribu atgriezties pie uzkrājuma veidiem un tiem rīkiem, ko mēs varam izmantot. Un, piemēram, mēs arī pieminējām kā termiņu noguldījums, arī kā veids, kur var uzkrāt ilgtermiņā. Kā uz šo rīku skatīties un varbūt arī kādiem mērķiem izmantot šo pakalpojumu? Manuprāt, tas arī nav tāds līdz galam pilnīgs ilgtermiņā uzkrājumu veids, piemērots jauniem cilvēkiem pensijas krāšanai. Tas vairāk ir, es teiktu, tādam vidēji termiņa, diezgan drošs uzkrājuma veids, vai
viņš ir labāk izvēlēties termiņu noguldījumus nekā turēt naudu zeķē vai burciņā vai savā norēķina kontā, bet princips tieši tāds pats kā krājkontam. Tātad tu izņemot tur atsevišķas detaļas, bet tev ir summa X, tu viņu noguldi šajā termiņu noguldījuma produktā, par to tu saņem noteiktu procentu tā kā katru gadu, un tu noslēdz vienošanos, ka tu pēc tik un tik gadiem, tu jau plus mīnus tā kā zini, cik tu saņemsi, un tas ir šāda veida pakalpojums. Visbiežāk šis procentu likums tur nav augstas, viņas ir joprojām zemāks, varbūt nekā tur tāds vidējs ienesīgums, ja mēs ieguldam finanšu tirgos, bet jā, tur arī veids, kā cīnīties ar inflācijas zobu, varbūt tieši ļoti akumulēt savus to naudu, bet lai nosargātu viņu no inflācijas, lai uzkrātu ilgākam termiņam, lai atliktu, tas ir ļoti labs produkts, kam jāpievērš uzmanība atkal līguma nosacījumiem, kas notiek, ja man šo naudu pēkšņi vajag, teiksim, stunda X, vai kas notiek kā laust līgumu, ja tas, piemēram, kaut kādiem pēc ir nepieciešams. Un salīdzināt, kā mēs runājam par Latvijas Bankas rīku, kur to visizdevīgāk ir darīt. Un termiņu noguldījums, ja es pareizi saprotu, tad tev arī jābūt kaut kādai jau naudas summai uzkrātāji. Jā, jo, piemēram, ja salīdzinām to krājrīku, tad krājrīkā es varu pakāpeniski līdz klāt un uzkrāt. Jā, tad termiņu noguldījums varētu būt tas rīks piemērots tad, ja man jau ir kaut kāds kapitāls, piemēram, ar ko es pati bieži saskaros darbā ar cilvēkiem, ka viņi ir saņēmuši mantojumu, vai no naudas izteiksmē, vai no arī īpašuma izteiksmē, ko viņi pārdod, un tad viņiem ir parādījusies nauda, un tad tas lielais jautājums, ko man ar šo naudu darīt tagad. Un ļoti bieži cilvēkiem, tas arī ļoti interesanti īstenībā īpatnība, tīri psiholoģiskā, ka tiklīdz viņi ir saņēmuši naudu, tad viņiem gribās ar viņu rīkoties, un cilvēki meklē iespējas, ko darīt ar šo naudu. Kā es skatos uz termiņu noguldījumu, tad, ja man ir uzkrāta summa X, kurai man nav šobrīd mērķis, es varbūt neesmu apguvis investīcijas, lai sāktu uzkrāt neatkarīgi, man nav vajadzības pēc nekustamā īpašuma tagad un tūlīt uzreiz, tad termiņu noguldījums ir viena no tām iespējām, ko es varu izvērtēt, jo tur es varu noguldīt naudu ar līgumu, ar atbilstošu procentu un ļaut tai naudai kaut bišķiņ, bet tomēr strādāt. Tieši, man liekas, ļoti labs raksturojums. Un arī ļoti bieži turīgi cilvēki šo izmanto, tiešām kā jau tu minēji, nav zināšanas, laika, resursa, uzticības, kaut kādu iemeslu pēc negrib ieguldīt finanšu tirgos un negrib ar šo konkrēto naudu, piemēram, riskēt, ja mantojums izcils piemērs, tad mēs izvēlamies šādu tādu ļoti piezemētu veidu, kas ir ļoti drošs, nav tik ienesīgs, bet joprojām palīdz naudai nezaudēt savu vērtību. Tas, ar ko šeit jārēķinās, un tas pats arī par krājkontu, ko es nepieminēju, tad, kad tu šo naudu gribēsi izņemt ārā, tad, kad tu viņu gribēsi likt lietā, vai tu šos procentus būsi nopelnījis. Principā, tad, kad tu būsi nopelnījis šo pieaugumu, vai tie ir 4%, vai tie ir 2%, tu no tā samaksās ienākumu nodokli. Tad tev nebūs tā, ka viss, ko tu esi nopelnījis, tas būs tavā rīcībā, bet tev būs jāsamaksā nodoklis. Jā. Šī ir ļoti laba piebilde arī, ar ko rēķināties, arī meklējot šīs iespējas, kādu rīku izvēlēties, jo varbūt tādu kā pretstatā var arī minēt tādu rīku kā krājobligācijas. Man negribās varbūt tā kā pateikt, ka ir kaut kāds viens labāks vai viens sliktāks, bet vienkārši rīki ir dažādi, un lai izvēlētos vienu no tiem priekš sevis, ir jāsaprot šo rīku ieguvumus un šo rīku riskus. Un varbūt tagad klāt pie termiņu noguldījuma, varbūt vērtīgi arī ir minēt krājobligācijas kā rīku, ko arī var izmantot uzkrājumiem. Jā, tad krājobligācijas principā tu savu naudu aizdod valstī, valsts tev saka par to, ka tu mums aizdod savu naudu, mēs tev piešķiram 4%, 3%. Krājobligācijas.lv var apskatīties to regulāro likmi. Un tu pēc noteikta termiņa, tā kā tu esi izvēlējies, tev ir iespēja izvēlēties, vai tas ir gads vai 5 vai 10 gadi, iespējams, tur vēl kādu termiņu. Es tagad no galvas neatceros, bet tu vari izmantot šo instrumentu. Un šajā gadījumā tā liela atšķirība ir tā, ka
no tās nopelnītās naudas tev iedzīvotāja ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Tad precizējot šobrīd tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis no kapitāla, kas ir jāsamaksā par citu instrumentu peļņu 25,5%. Līdz ar to krājobligāciju gadījumā šis ir valsts veids, kā viņi stimulē to, ka cilvēki pērk tieši krājobligācijas, iegādājās, izmanto šo veidu, tieši šo, viņi iedod šo nodokļu atlaidi. Un ar krājobligācijām arī, piemēram, ja mēs runājam iepriekš par termiņu noguldījumu, tad man ir 10,000, un es aizēju un noslēdzu līgumu ar banku, ka es noguldu šos 10,000, un man nav iespējas papildināt šos 10,000. Man ir nepieciešams atkal pēc tam, piemēram, man ir 1,000, atkal iet, atkal uz banku, atkal noslēgt līgumu par šo tagad 1,000. Ar krājobligācijām ir tā, ka es varu viņus pirkt klāt. Un es nosacīti varu arī katru mēnesi viņus pirkt klāt. Jā. Man šķiet, ka jā. Jā. Un tad arī, ja, piemēram, ja es domāju par uzkrājumu veidošanu, tad krājobligācijas viena lieta, kā es varu viņai pieiet klāt, ka man ir arī summa X, kur es izmantoju, lai iegādātos krājobligācijas par visu šo naudas summu, un arī sanāk, ka aizdodu valstī savu naudu zem konkrēta procentu uz konkrētu termiņu, jo krājobligācijām ir arī termiņi, bet tāpat arī es varu, piemēram, regulāri piepirkt klāt šīs krājobligācijas. Jā, un arī krājobligācijām ir salīdzinoši, es teiktu, draudzīgi arī noteikumi. Ja gadījumā tev pienāk stunda X, kurā tev šo naudu vajag izņemt, tad arī salīdzinoši, teiksim, tā draudzīgi ir šie noteikumi. Kā to var izdarīt ar termiņu noguldījumiem? Reizēm var būt tā, ka tev ir jāmaksā kāds līgumsods vai kaut kas tāds, bet šajā gadījumā tāda opcija nav. Vienkārši tur tiek aprēķināts, cik tu būsi vai nebūsi nopelnījis gala beigās. Jā, tieši tos kuponu maksājumus, par ko saņem no krājobligācijas turēšanas. Jā, tas bija tas, kas atšķirās, un es atceros, mēs arī ar kolēģiem pārunājām, ka, lai aprēķinātu ļoti smalki, kurā brīdī tu tās krājobligācijas pirms termiņā izņemt, tad tur tas kuponu maksājums viņš atšķirsies, un tur vajag pasēdēt un pareicināt smalki, bet vispār kopumā, ja mēs runājam par krājobligācijām un par ieguldījumiem, varbūt arī, kā mēs pieminējām arī šo iepriekš, ir ļoti labi uzreiz saprast to termiņu, un ieguldīt uz visu to termiņu. Tā kā saprast, ka šī nauda viss viņa strādā šo laika periodu šajā instrumentā, un es vairs ar šo naudu nerēķinos. Kaut kādā X brīdī man ir tas drošības pilvens. Un šī varbūt ir tā labākā pieeja ar tādu domu, ka tiešām es uzkrāšu to naudu summu, uz kuru es rēķinos pēc X gadiem. Jā, labi. Jā, izrunājām krājkontu, izrunājām termiņu noguldījumus, izrunājām arī krājobligācijas. Es domāju, ka ir īstais laiks arī parunāt par to, ko tad darīt un kā tad uzkrāt, ja es uzkrāšu ilgāk par 10 gadiem, piemēram. Jo tu pieminēji par šiem 35 gadiem. Es arī tajā brīdī, kad sāku uzkrāt, es arī domāju par uzkrājumu veidošanu uz 35 gadiem, tā kā aptuveni uz 65 gadiem. Un Vilhelms arī, piemēram, ja tu domā par ilgtermiņu uzkrājumu priekš savām vecumdienām, cik gadus tu uzkrātu? Gan jau, ka vismaz kaut kādus 30, 40 varbūt. Aha. Tad redzēs, cik es jutīšos jauns un sprigans savos 60, bet varbūt no tā brīža vēl pieliksim klāt. Bet noteikti tie ir vairāk kā 20 plus gadi garantēti. Jā, un tad es jau pateicu, es savu izvēli jau veicu, es uzkrāju neatkarīgi, investējot finanšu tirgos, pārsvarā tie ir ETF instrumenti. Jā, tas prasa arī papildus zināšanas, un arī papildu disciplīnu, un arī papildu darbošanos ikdienā, bet tā ir mana izvēle. Bet ko mēs arī varam klausītājiem pateikt, kāds ir viņu iespējas, ja viņi vēlas uzkrāt 20, 30 un pat 40 gadus? Viens no vienkāršākajiem veidiem, un arī šis valsts atbalstītājs, tad tas pats pensija 3. līmenis, tas ir, tu saproti, ka tev pensijas vecumam vajadzēs kaut ko uzkrāt, tev vajadzēs, tu šobrīd nejūties tik pārliecināts, ka tu vari veltīt laiku, vai tev ir kādi citi iemesli, kāpēc tu negribi tāpat izvēlēties cits instruments, tad šis ir viens ļoti vienkāršs. Man Pensija LV atrodam, kurš ir visienesīgākais pagājušajā gadā.
Ja aktīvie plāni tur pat 20% ir nopelnījuši, tas ir ļoti pieklājīgi no naudas, un ir pat tādi, kur 1/4 daļa no vērtības ir pieaugusi no iemaksātās naudas. Var to izmantot. Tas ir viens veids, un plus no iemaksātās naudas mēs jau parunājam, vai ne, ka var saņemt atpakaļ iemaksāto. Tā kā es domāju, ka šis ir ļoti labs gads, tā kā teikt kompliments pensiju 3. līmenim, protams, saprotot, ka 20% nebūs tas, kas būs tāds vidējais. Ir mums bijuši gadi, kad ir mīnusā, ir bijuši gadi, kad tā peļņa ir mazāka. Bet nu jā, tad šis ir bijis pagājušais gads, ir bijis ļoti labs gads. Un tas ir viens. Tad cilvēki izmanto uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, līdzīgi kā pensiju 3. līmenim un citiem produktiem. Jā, skatāmies, kādas ir komisijas maksas, izlasām tomēr, cik par ko mēs maksājam un tā. Vēl var izmantot arī citus instrumentus, tad jau ir jāatver ieguldījumi vai vērtspapīra konts bankā. Nu, principā tas, ko es ieteiktu, ir interese. Nu, pat nevis interese, es teiktu, tā ir vienkārši kaut kā jāsaņemās. Un jāpiesakās konsultācijā savā finanšu iestādē. Kur ar jums pārnās, ko gribat, kādi mērķi, cik ilgam termiņam, ko zinat, ko nezinat. Un tad varat sākt skatīties, atvērt šo vērtspapīru vai ieguldījumu kontu. Parasti ērtāks būs ieguldījumu konts, ja finanšu iestāde to piedāvā, atveram savu ieguldījumu kontu. Un tad varam konsultēties un izvēlēties sev atbilstošo instrumentu. Vai tās ir kādas uzņēmuma akcijas, kurš man ļoti patīk, un man ir sajūta, ka es gribu šīs akcijas nopirkt. Vai tas ir kāds fonds, vai tas ir šie paši biržā tirgotie fondi, jeb ETF. Tur ir dažādas iespējas. Jau tiklīdz tev ir ieguldījuma konts, tu jau vari dažādas iespējas izvēlēties. Varbūt tev patīk kaut kas pavisam tāds ekstrēmāks un tā tālāk, bet es laikam ar to ieguldīšanu teiktu tā, tas iespējams ir ļoti daudz, un tur ir jāskatās, kam es pievērstu uzmanību. Es pievēršu uzmanību, cik regulāri un kādu naudas summas var ieguldīt, jo man arī patīk pirkt tik pa brītiņam, un tad es skatos, kādas finanšu instrumentus piedāvā mana platforma, kur man ir atvērts ieguldījuma konts, cik es samaksāšu komisijā, un vai tas man sanāk izdevīgi uz darījumiem. Es to atlasu veicu tā, es saprotu, šitas ir viss spektrs, ko mana finanšu iestāde man piedāvā bez maksas iegādāties. Pirkuma pārdošana noteikti bez maksas, plus ir eiro valūtā, līdz ar to man tur arī tas sanāk izdevīgi. Es apstos, tad tas klāsts ir šāds, kas ir tas, kas man uzrunā, un tad es sāku pētīt tos konkrētos. Manā finanšu iestādē, tur, teiksim, Baltijas biržās piedāvājums ir bez maksas vai ir fonda pieejami bez maksas. Izvēlos to, jo es saprotu, ka mēnesī man ir noteikti naudas summa, kas nav ļoti liela. Man nav izdevīgi, teiksim, tur 20 eiro komisijas maksu maksāt vai kaut kāds liels procents maksāt. Es izvēlos to, kas man ir finansiāli vienkārši no komisijas maksu viedokļa izdevīgi. Iespējams, citam pakalpojumu sniedzējiem ir biržā tirgotie fondi vai citi fondi, vai ir kaut kāds cits piedāvājums, kur ir laba šī attiecība pret komisijas maksu, cik man izmaksā darījums un to, ko šis pakalpojums man var piedāvāt. Un to noteikti tam es pievēršu uzmanību. Tas tāds mans arī varbūt personiskais ir, bet tās ir lietas, ko cilvēks var izvērtēt, kad viņš domā, kur tad man tagad ieguldīt. Un tā. Un vēl viena lieta, kas man nāk uz šejienes, domāju, par to ieguldīšanu mēs daudz runājam, bet cilvēki kaut kāds jūt, ka ir tāda liela kaut kāda barjera, kurai nevar tikt pāri. Un domāju, man vēl tas jāizpēt, to es nesaprotu. Man atgādina situāciju, man draudzene pirms pāris nedēļām prasīja, es nodarbojos ar ziemas peldēšanu, viņa man prasīja, kā tu sagatavojies, kā tu tiki līdz tam, ka tu peldējies, tu sāki vasarā un tad no rudens un tad pakāpeniski līdz tā ziemē, jā? Un kā vai tu biji tur pie ārsta pirms tam un tā? Es viņai teicu, zini, ka, ja tu gribi kaut ko darīt, tad vislabākais veids ir sākt darīt. Un viņa aizgāja tajā pašā dienā, vienkārši iekāpa, bija grādi mīnusā, viegli ledus kārtī, viņa aizgāja nopeldējās. Kopš tā laika viņa nedēļā vismaz 3 reizes peldās. Un tas ir tas, kas tev ir jādara. Vislabākais veids, kā sākt, ir sākt. Līdzīgi ar ieguldīšanu tiec līdz pirmajam darījumam, un tad tu jau jutīsies drošāk.
Jā, pilnīgi noteikti. Un vēl, kā ir vienīgais veids, kā tu vari saprast sevi kā investoru, ir sākot ieguldīt. Un arī cilvēki bieži vien kādu instrumentu izvēlēties, vai kāds man ir risks un tā. Man arī likās, ka esmu salīdzinoši konservatīvs investors, jā, bet tajā brīdī, kad es sāku ieguldīt, ka nē, es īstenībā varu uzņemties ļoti augstu risku un es tīri emocionāli jūtos ok ar šo. Un vienīgais varbūt arī domājot par investīcijām, tas pirmais solis viņam ir jābūt maziņam. Jā, vienkārši, lai izmēģinātu, izgaršotu, nevajag uzreiz visu savu mantojumu iet un kaut kur ieguldīt, esmu sācis to darīt. Jo arī, ja mēs skatāmies uz savu kapitāla veidošanu, tad ne gluži pat investēšanas portfolio veidošanu, bet kapitāla veidošanu, tad vislabāk ir pieiet ar tiem maziem soļiem un pakāpeniski viņu formēt. Bet tas īstais laiks ir tagad. Viņš vienmēr ir tagad, neatkarīgi no tā, kāds ir tas vecums. Jā. Nevis tur sēdēt un domāt, ka pienāks tas brīdis, kad es būšu zinošāks, kad es beidzot to pēdējo ķieģelīti ielikšu savā zināšanās, un tad es sākšu ieguldīt. Ka ļoti labs piemērs ir tavs ar to peldēšanu, ka vislabāk ir sākt darīt tagad. Es domāju, jā, un es to pirmo darījumu saucu par mācību maksu. Atliec savu mācību maksu, ko tu esi gatavs šitam atveltīt. Es varu pateikt godīgi, mans pirmais darījums un mana vīra pirmais darījums, tad, kad mēs pirms vairākiem gadiem sākām ieguldīt, bija tiešām absurdi dumiši. Es teikšu godīgi, tas bija pilnīga izgāšanās, un tas bija ok. Jā, tās bija mazas summas. Man liekas, ka vīram varbūt bija nedaudz lielāk, bet arī ļoti mazas tās summas, un tas bija ok. Es arī tagad skatos to savu darījumu. Es viņu ar citu neaiztiku. Es skatījos arī, viņš ir nopelnījis diezgan labi, bet es tur nestāstīšu detaļās to izsēkli. Mans vīrs gan, man liekas, tur izgāja ar zaudējumiem, bet tā kā tā bija maza summa, tas derēja mūsu gadījumā. Un es dzirdēju ļoti daudz stāstus, ka tad, kad tu izdari to pirmo darījumu, vai tu nepaskaties komisijas maksu, vai tu atver tur neīsto kontu, vai tu nevari kaut kā norientēties. Bet tas ir tik un tā labāk. Man tas ir atmaksājies ar uzviju. Tas man ir būtiski atmaksājies. Jā. Tu mini savu gadījumu. Es arī, kad atstāju savu pirmo darījumu brokerim, es viņu pieteicu pa tirgus limitu. Jā, tā kā nevis noteicu summu, par kādu es pirkšu, bet noteicu, ka nopērc man lūdzu pēc šī brīža tirgus cenas. Un tad arī man tas maksājums notika. Un es tā skatos, domāju, bāc, kāpēc man katrs instruments ir $5 poundus mārciņas, 5 mārciņas dārgāks nekā es plānoju viņu pirkt. Un tad saprotu, ka viņš vienkārši man izpildīja par tā brīža tirgus cenu. Un, protams, tajā brīdī jau cilvēki investori otra pusi jau tirgo šos instrumentus par jebkādām summām, ja? Un man trāpījās viens no dārgākajiem. Ja, un arī es to uzskatu kā mācību stundu, jo tagad es katru reizi, vai tiešām man ir limit order uzstādīts, ja? Lai man nav tas market orders. Bet šis arī, manuprāt, piederās pie procesa, un kā arī tu minēji, tā ir tāda kā mācība, un sākumā ir jābūt arī tādam labsirdīgam pret sevi šajā procesā, jo tas varbūt ir līdzīgi, kā mēs mācāmies braukt ar auto, jā, tad mēs neesam uzreiz šumaheri no pirmās reizes, jā, mums vajag iepraktizēties, un ar investīcijām īstenībā ir ļoti līdzīgi. Ja, es pilnīgi piekrītu. Ir ļoti grūti arī manā pusē ikdienā, vadot nodarbības vai tiekoties ar cilvēkiem, kuriem ir interesi par šo, ļoti grūti precīzi izstāstīt, kas tieši tev ir jādara. Tik ilgi, kamēr cilvēkam nav pašam jau izveidots šī ieguldījuma platforma, kur viņš var iet un viņš var arī pamēģināt un darboties, tas viņam pašam, viņš arī es varu mācīt viņam tur visas iespējamās lietas par nodokļiem un visu pārējo. Man liekas, ka tas zināšanu gūzma vai tā informācijas gūzma, tu vari viņam pilnīgi pazust un izšķīst un neko neizdarīt. Tas, man liekas, ir lieki. Mm-hmm. Vilhelm, kā tev? Tev ir kaut kādas pirmās kļūdas, ko tu esi piedzīvojis investējot? Jo mēs tā izstāstīju par sevi. Zin kā, jo šis īstenībā klausītājiem, jā, un cilvēkiem, kas domā investēt, tas viņiem tāds, tad kļūdīties ir normāli, tikai vajag, tā kā ar aprēķinu kļūdīties, zinot to risku, jā, varbūt tev arī ir kaut kāds... Jā, dažas no tām, ko jūs nosaucāt, kādas man ir kļūdas, es to joprojām daru. Bet, teiksim, viena tāda bet es pat nezinu, vai kļūda, bet tā bija tāda bišķiņa ar domu, iekāpšu ledus augstajā peldē tūlītās, mēģinot atrast investīciju, kaut kādu platformu vai kaut kādu starptautisku biržu.
es mēģināju sākumā atrast, kur ir viszemākās likmes un kas būtu visdrošākā, un es gāju tam IBKR. Un tā ir pasaule vienkārši, kur es nesaprotu. Tur tev ir vairāk statistikas un dati, kā es māku izlasīt. Un tad es ļoti ilgi ņēmos ar to un pazaudēju tur kaut kādas vairākas dienas. Līdz beigās es sapratu, ka man pietiks, ja man vienkārši parādīs mazā lauciņā, cik man ir nauda, kur es varu ieguldīt. Ja tas būs pēc iespējas tādam muļķu draudzīgam, kas manā gadījumā līdz es atradu kaut kādu tādu, tas būtu tāds pirmais, varbūt. Un otrais, ko es izlabošu ar nākamo ieguldījumu, uzlikšu to limit lietiņu. Jo es šobrīd tā vietā, es šobrīd burtiski skatos tā līknīt iet uz leju vai uz augšu. Jo, ja viņi iet uz leju, tad es varētu paņemt. Ja viņi iet tagad uz augšu, tad es pagaidīšu, kad viņi ies uz leju. Bet es to skatos burtiski kā tāds, kā mērka ķīts ekrānā palielam. Bez kaut kādas tur, es nezinu, kā uzlikt automātisko, bet to var noteikti, ka iemācīties. Bet arī, ko es gribēju teikt, man liekas, ir rītīgi forši, ka tu padalījies ar to platformas izvēli, jo tas arī parasti liekas, ka es tagad būšu investors un man vajag tagad atrast to platformu, ko visi tie forši investori tagad izmanto. Man liekas, ka priekš sākuma var sākt pavisam ar vienkāršām, man liekas, ir pilnīgi mierīgi doties pie platformas, kuru tu saproti, kur jau tev iespējams ir kāda finanšu pakalpojuma, kur tu atpazīsti, jau visu to tev ir plus-minus skaidrs, kā tu vari, ko tu tur vari izdarīt, kā tas citās sadaļās izskatās, un tad jau ar laiku tu vari pāriet pie tiem citām platformām, kas tev ir piemērotāks tajā brīdī, bet man liekas, ka sākumā ir ļoti labi, ka tev nav jākļūst uzreiz par to investoru, kur satiekās savā starpā un tad ļoti vārdiem, kurus tu nesaproti, apmainās informācijā, ko viņi tur katrs ir izdarījuši. Sākumā tu vari tiešām būt ļoti tādus pamatus izmantot un ticamāk tu zaudēsi naudu, ja tu izvēlēsies ļoti sarežģīts un ļoti profesionāls risinājums, nekā tad, ja tos risinājums būs nedaudz vienkāršāks, bet tu viņā varēs pamazām sajust, kas tas ir, ko tur var izdarīt. Jā. Turpinot šo analoģiju, ilgāk un ilgāk stāvot tajā augstajā ūdenī un aprodot ar klimatu. Jā, pirmo reizi ir skriet un kliegt tajā ūdenī. Ielikt kājas pirkstu un aiziet ārā. Jā, starp citu, ieguldīt €1, ielikt kājas pirkstu, izmēģināt, tas ūdens ir augsts, labi, pēc tam iemercēšu kāju iekšā. Bet regulāri to darīt. Jā, bet zini kā, es tagad izstāstīšu savu pieredzi. Tajā brīdī, kad mēs ar vīru nolēmām ieguldīt, mēs uzreiz, ne uzreiz, bet izpētot, kāds ir tas piedāvājums, mēs sapratām, ka mēs gribam veidot tieši portfolio ar ETF. Un tajā brīdī, kad mēs sākām to darīt, tad nebija tāda brokera izvēle, kāda ir šobrīd. Un arī mūsu vietējās bankās arī šīs pakalpojumus maksāja. Tagad jau maksā krietni zemāk. Tajā brīdī man liekas, bija €25 par darījumu tieši Eiropas biržā saistībā ar ETF. Un tas arī mēs neoperējam tādas naudas summas, lai maksātu tik lielus komisijas maksājumus. Un tad pa lielu mūsu vienīgā iespēja tajā brīdī ir bijusi vai nu IBKR vai nu Saxo Bank. Ja, tā kā tieši tajā brīdī. Un attiecībā uz Saxo Banku tur bija komisijas maksas, kas nebija izdevīgas, un IBKR bija izdevīgas pēc komisijas maksām. Bet tas pirmais brīdis, es neslēpšu, ja, tad, kad tajā brīdī, kad tu atver to tirdzniecības platformu, tev tāds ja, bet es pielietoju priekš sevis attiecībā uz jebko vienu principu, ka tā pirmā reize vienmēr ir neskaidra. Un ir jāiedod laiks sev, savām acīm, savam prātam pierast pie tā, ko tu redzi. Un šīs platformas arī, tas, kas man ārkārtīgi palīdzēja, ir tās demo versijas. Un tu demo versiju izmanto, un tu tur vari, kā es saku, kļūdīties vienkārši uz nebēdu. Cik daudz tu kļūdas tur pieļauj, tas visas ir ļoti labas kļūdas, jo tas viss tev māca, kā tu pēc tam rīkosies tajā reālajā platformā. Un es vienkārši devu savu laiku aprast ar to IBKR, un uz doto brīdi man šķiet, Atžgāni, man tagad ir vēl viens brokeris, kurš ir ļoti ar vienkāršotu interfeisu. Man tagad liekas Atžgāni, ka man nav visa informācija, bet ir tikai vieta, kur ievadīt summu, par kādu es vēlos nopirkt instrumentu, un nospiest pogu, nopirkt visu. Man tas liekas, kaut kā pārāk vienkārši šis ir process. Jā, kaut kas trūkst. Un tas varbūt arī mūsu klausītājiem, varbūt arī tā mana pieredze, tajā brīdī, kad šķiet kaut kas nav skaidrs, tas nenozīmē, ka
ka tas nav priekš jums. Tajā brīdī tas ir pirmais, ko jūs redzat, pirmo reizi, un iedod sev laiku aprast, ja, tā kā paskatīties vienreiz, pēc brīža paskatīties vēlreiz, un ar katru nākamo reizi gan tās platformas, gan tie procesi, gan tie nosaukumi, gan viss tas, kas attiecas uz investīciju pasauli, kļūst arvien skaidrāks. Es domāju, pilnīgi precīzi, un tā atlikšana līdz brīdim, kad es visu to zināšu un varēšu tajā platformā tā kā operēt un darīt, jāsaprot, ka tas tev maksā. Līdzīgi kā par manu draudzeni, kurā brīdī viņi iegūst vairāk, tad, ja viņi ieiet tajā ūdenī. Un tur saprot, kā ar šo tikt galā kaut kādā ziņā, vai tad, ja viņi gaida nākamo rudeni, kurš scenārijs viņai ir labāks. Un, neieguldīta nauda tev nepalīdz nopelnīt jaunu naudu. Tas arī ir izmaksas. Tu baidies no vienām izmaksām, ka tu zaudēsi naudu mācoties, bet tev jau visu laiku ir tās alternatīvās izmaksas. Protams, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ir ļoti daudz ļaunprāši, kuri izmanto šos cilvēkus, kas ir gatavi iet, pamēģināt darīt un piedāvā viņiem viltus pakalpojumus un tā tālāk. No tā noteikti ir jāuzmanās. Tāpēc man liekas, ka labs veids ir proaktīvi pašam uzrunāt kādu, nevis, ka tev kāds piezvana, jo tad visticamāk, ir jāliek mūsu klausuli, bet pašam proaktīvi skatīties, domāt, pameklēt, bet netaisīt no tā tādu lielo, tādu bubuli, kaut kādu burbuli. Tas nav, man liekas, tā vērts. Šī ir ļoti laba piebilde, un attiecībā uz to, ja kāds kaut ko piedāvā, ja, tad tas nozīmē, ka šim cilvēkam ir interese. Un vispār būtībā par investīcijām, ja kāds kaut ko piedāvā, ja mēs varam nosacīt, uzklausīt, bet tas nenozīmē, ka mums kaut kam ir jāpiekrīt. Un tie brīdī, ja nāk piedāvājums, tad ir jāsaprot, ka es esmu tas cilvēks, nosacīti tā prece, kuru šobrīd pērk. Ja, un man ir jāpasaka, jāpaldies, nē. Un tam investīcijām ir jānāk nevis no kāda cita cilvēka piedāvājuma, bet, kā tu minēji, no manis. Ka es gāju, es izzināju, es uzjautāju un es atnācu līdz secinājumam. Jo šī ir ļoti laba piebilde. Mēs te kā runājam par tiem uzkrājuma veidiem, bet patiesībā ir arī tā otra medaļas puse, kur cilvēki izmanto tos, kas vēlas ieguldīt, ļaunprātīgi. Starp citu, klausītājiem, kas varbūt pievienojās mums tikai otrajā sezonā, pirmajā sezonā mums ir tieši par drošu ieguldījumu un drošību šajā sfērā epizodi. Noklausieties, noskatieties. Jā. Es gribētu arī nobeigumā izrunāt, ko darīt tiem cilvēkiem, kuri nespēja uzkrāt. Jo mēs tikai pārunājām, kur var uzkrāt, kādi ir mērķi, īstermiņa, vidējā termiņa, ilgtermiņa mērķi. Ja man jau ir lielāka naudas summa, kā es varu viņu rīkoties. Bet es zinu, ka ir arī salīdzinoši liela cilvēku daļa, kuri šobrīd uzskata, ka viņiem nav no kā uzkrāt, un kuri arī it kā cenšas, bet viņiem neizdodas. Un viņiem sanāk, ka viņi it kā uzkrāja vienu mēnesi, bet nākamajā mēnesī jau šo uzkrājumu izņem. Varbūt arī padalāmies ar savām zināšanām un padomiem, kā rīkoties šajā situācijā. Tātad, kā vispār sākt uzkrāt un veidot ilgtermiņu uzkrājumus. Tas, ko es vienmēr iesaku vispār, lai sāktu uzkrāt vai lai tādu sāktu kaut kādu finanšu disciplīnu vai finanšu plānošanu, viss process sev ir iespējami daudz jāatvieglo. Un jāatrod vienkāršākie veidi, kā to izdarīt. Un vispār finanšu plānošana ilgtermiņā var strādāt tikai tad, ja tā sistēma, ko tu esi izvēlējies, viņa tev nav grūta, viņa tev nav smaga un viņa tev nerada ilgstoši kaut kādu nepatīkamas tādas sajūtas un piespiešanos. Tāpēc man pieeja finanšu plānošanai vispār, un ko es arī aicinu cilvēkus darīt, ir sakārtot visu, ko tu vari samaksā automātiski uzreiz pēc algas, un tas attiecās arī uz uzkrājumu. Tad, kad mēs manā ģimenē, es varu padalīties savu piemēru, tad, kad mēs plānojam finanses, mums ir elektrība, internets, kredīts, līzings, benzīns, uzkrājums, ieguldījums, pensija 3. līmenis. Un tas ir mūsu obligāto maksājumu saraksts, kuru mēs vienkārši samaksājam katru mēnesi. Rezultātā mēs nodrošinām to, ka mēs esam uzkrājuši, un tās uzkrājuma summas, viņas var sākotnēji būt nelielas, un viņas var kāpināt. Nav jāsāk ar ļoti lielām naudas summām, var sākt,
nepaņem kafiju katru darba dienu, tā jau sanāk jau 20 eiro mēnesī vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā ļoti skatīties uz to sistēmu, kā es to varu izdarīt, un tas, principā, prasa vienu dienu apsēsties, un tu atlikušo laiku par to var nedomāt. Es nevaru, man arī, teiksim, tā pati ieguldīšana man ir automatizēta tik tālu, cik es to vien varu izdarīt, lai man nav katru mēnesi jāatcerās vai jācer, ka es atstāšu naudu kontā sev. Tiklīdz tev parādās jauna nauda, tev parādās jaunas iespējas, ko tu varētu šomēnes par šo naudu iegādāties. Tas tā būs vienmēr. Tas nekad nebūs tā, ka tev, jo lielāki tev ieguldījumi, jo lielāks sapņus tu ik mēnesi piepildīsi sev. Nevis ieguldījumi, bet jo lielāki tev ienākumi, jo tu sāksi ēst foršākās vietās, tu sāksi pirkt savu dārgāku apģērbu, tev parādīsies lielāka mašīna, kas tev visticamāk būs nevis ieguvums, bet papildus izdevumi, jo viņai būs dārgāka apkope, dārgāka degviela, viss pārējais. Tu turpināsi apaugt ar tiem ienākumiem. Līdz ar to, ja tu pats nenofiksēsi to, ko tu gribi uzkrāt šodienai drošībai ilgam termiņam, tur tas nestrādās. Es varu pateikt, jums ir apsolīt, ka tas nestrādās. Tikai automātiski maksājumi, automātiskas pieejas, kas var strādāt. Un sākt ar kartes nopaļošanas maksu, tur, kur to piedāvā, piemēram. Var sākt ar 20 eiro mēnesī. Tas tam izmēram, tā kā, lai to sāktu, tam nav jābūt lielam, jo tu ar laiku redzēsi, ka tev tā nauda tur veidojās, un tas tev motivēs jau pats par sevi. Tas tev nomotivēs, tu redzēsi īstu naudu, tu jutīsies par to labāk, un tas tev motivēs ielikt un to summu palielināt. Un tas, man liekas, var strādāt tikai tā. Jā, man liekas, tu aprakstīji šo principu, kas ir samaksāt sev pirmajam, ka mēs daudzi ļoti bieži samaksā visus rēķinus un domā par to, ka viņi uzkrās no tā, kas paliks mēneša beigās. Bet ļoti labs tos piemērs ir, tiklīdz tev ir ienākumi, tev uzreiz atradīsies, kur to naudu iztērēt, jo apkārt ir piedāvājumi, kur šo naudu tērēt. Un tad samaksāt sev pirmajam uzreiz savu uzkrājumu, iekļaut kā obligātu vajadzību, kā obligāts izmaksas, kur es par to rūpējos katru mēnesi. Šis, man liekas, ir ļoti, ļoti vērtīgs padoms priekš uzkrājuma veidošanas. Jā, es pilnīgi piekrītu. Jā. Par tām mazām summām, tu minēji to peldēšanu augstā ūdenī, es uzkrājumu salīdzinu ar svaru zāli. Ja mēs aizējam uz svaru zāli trenēties, tā kā mēs gribam, ka lai mūsu ķermenis ir stiprs, un lai muskuļi mums ar vecumu nevis pazūd, bet tomēr paliek, mēs, ja atnākam uz zāli un ja paņemam uzreiz lielo svaru, tad mūsu ķermenis pateiks, paldies, visu labu, vai nākamajā dienā, vai arī pēc kāda laika. Un sapratne par to, cik lielu svaru es reāli varu pacelt, tikai tad, kad tu sāc viņu celt ar tos mazus kilogramus, un tad tu saproti, ka to arvien var vairāk un vairāk. Un ar uzkrājumiem ļoti līdzīgi tas, ar ko es saskaros ikdienā, ka cilvēki domājot par uzkrājumiem, ka es tagad, es gribu atlikt uzreiz 300 eiro. Un tad, ja uzkrājumi, tad jāuzkrāj daudz. Un viņi atliek šos 300 eiro, bet viņu budžets nav šim gatavs. Nav gatavs šim 300 eiro. Un tad viņiem sanāk katru mēnesi iegrabstīties tajos 300 eiro, izņemt ārā, un tad ir tā iekšējā sajūtie pārmetums sev, ka es atkal nenoturēju savu solījumu, ka es atliku un atkal izņēmu. Un tad tāds aburtais loks izveidojas, ka ir gan tā sāp iekšējā, un tad gribās arī tās sāpes remdēt, gribās to baudu, un tad cilvēki arī kaut kur impulsīvi sāk tērēt naudu. Un sanāk, ka nekur tālāk viņi jau netiek, jo tas svars ir par lielu sākotnēji izvēlēts. Un tā pieeja ir līdzīga kā svaru zālē. Mēs sākam ar to mazo summu, tie 20 eiro, tie varbūt 10 eiro, tie varbūt 5 eiro, bet mēs pakāpeniski radinam savu budžetu pie tā, ka es sāku uzkrāt, tāpat kā mēs radinam savus muskuļus, ka es tagad strādāju ar svaru. Un ar katru mēnesi mēs pieliekam klāt, un kā es jūtos šo mēnesi, kā man jūtas budžets ar šo naudas summu. Jūtas labi, es varu pielikt klāt. Un līdz mēs nonākam līdz tādai optimālai naudas summai, kuru mēs varam regulāri uzkrāt, un mūsu budžets pie tā arī jūtas labi, un mums nav vajadzības katru reizi tajā uzkrājuma kontā meklēt tur līdzekļus, lai noturētos uz ūdens virsmas tajā mēneša laikā. Es pilnīgi piekrītu par to, ka tā finanšu plānošanai nevajag tiešām kļūt par tādu katorgu. Tas nekad ilgtermiņā nestrādās, tāpēc arī ir dažādi veidi, kā to budžetu plānot. Ir tur pieejas 70, 20, 10, 50, 30, 20, kur tu sevi ļoti turi grožos. Es teiktu, ka tās ir lieliskas opcijas, ko izmantot uz konkrētu sasniedzamu mērķi.
man vajag aizbraukt ceļojumā, man vajag sakrāt bietei, es tagad saņemšos un tad es izdarīšu šito lietu un es zinu, kas man par to būs. Bet ilgtermiņa risinājumam tas tā nestrādā. Mēs nevaram sevi visu laiku noturēt tonusā, visu laiku tur mums vajag arī atpūsties, starp tiem vingrinājumiem, ko mēs veicam. Un tāpēc tam tiešām ir jābūt kaut kādam tam komforta līmenim, lai es to varu izdarīt. Mana pieeja mēneša sākumā samaksā visu, kas ir jāsamaksā. Beigās man paliek kaut kāda naudas summa. To es sadalu prioritātēm, kas man tajā mēnesī ir. Un es neskaitu pilnīgi katru centu, ko es esmu kaut kam iztērējis. Jo es saprotu, ka es to ilgtermiņā nevarēšu noturēt. Vienā brīdī es vispār visam atmetīšu roku. Es par naudu vairs negribēšu runāt. Mums ģimenē sāksies vispār problēmas ar šo jautājumu, jo mēs par to nerunāsim, vairs nerisināsim. Tāpēc atrast to pieeju, kas tev ir komforts, tas ir baigi svarīgi. Jā, tā kā pamatlietas nodrošināt, tev arī nav stress par to, jo to pamatlietas visas tavas obligātās izmaksas ir nodrošinātas, un pēc tam tev paliek tas brīvo līdzekļu apmērs, kuru tu vari ikdienā tērēt, neskaitot, kur un kā tu esi iztērējis. Un tas arī sanāk tāds līdzsvars starp šo te dzīvoju šeit un tagad, un starp to, ka man nav finanšu stresa, jo man visas pamatvajadzības ir nodrošinātas. Tā. Ļoti labi. Forši tad mēs izrunājām to, kā tad veidot uzkrājumus, lai nezaudētu vērtību. Mēs gan izrunājām, ka īstermiņa mērķiem mēs varam izmantot krājrīku, krājkontu, ka mums jāseko līdzi arī bāzes likmēm, lai saprastu, kāds būs šis procents krājrīkā, krājkontā. Mēs arī izrunājām to, ka inflācija ir tas, kas ietekmē naudas vērtību ilgtermiņā, un ja mēs vēlamies ilgtermiņā veidot savu kapitālu, tad mums ir jāmeklē veidi, kur mēs varam uzkrāt tā, lai būtu papildus procents, kas nosektu inflāciju un vēl dotu arī kaut kādu papildus ienesīgumu. Un arī pieminējam arī par terminu noguldījumiem, kādā gadījumā to var izmantot kā uzkrājumu veidu, arī krājobligācijas, arī starpību un priekšrocības krājobligācijām pret terminu noguldījumiem. Un arī izrunājām, ko tad darīt, lai uzkrātu ilgtermiņā, un kā tad sākt investēt. Un, manuprāt, klausītājiem būs ļoti noderīga epizode, lai sāktu pēc tam darboties. Un es arī gribētu mūsu klausītājus aicināt atstāt atziņu, kāda ir radusies pēc šīs epizodes noklausīšanās komentāros un padalīties, kas ir bijis tas vērtīgākais, ko jūs dzirdējāt šajā epizodē. Un vēlos arī pateikt paldies Aijai par to, ka bija šodien kopā ar mums un dalījies savā zināšanās par to, kā tad uzkrāt ilgtermiņā nezaudējot vērtību. Un Vilhelm, kāds tev ir atziņas par šo epizodu un kas būs tas, ko tu izdarīsi nākamo soli ar savām finansēm? Nākamais es skatīšos uz banku paziņojumiem un vēstulēm e-pastā, beidzot. Lūkošu, kāds ir, tā teikt, lielo bankas cilvēku verdikts par to, vai naudu šobrīd paturēt, vai naudu ieguldīt, vai nē. Tāpat es turpmāk sarunās spēšu izmantot vārdu Euribors, un gandrīz vai zināšu, ko tas nozīmē, ja es pareizi atcerēšos. Jā, visādi citādi es teiktu, ka tas ir tāds vairāk labi atgādinājumi par to investēšanu mēnešu sākumā, regulāritāti un jā. Es teiktu, ka otrā sezona naudas lietām ir iesākusies ļoti kvalitatīvi. Jā, labi, paldies tev. Un tiekamies nākamajā epizodē. Paldies. Aicinu jūs sekot raidierakstam Naudas lietas, nospiežot pogu, sekot platformēs YouTube un arī Spotify. Un noklausoties epizodi, atzīmēt komentāros, kas ir tas vērtīgākais, ko jūs esat sadzirdējuši no mūsu sarunas ar ekspertiem. Un starp tiem, kas atstās savus atziņas un komentārus, un kas arī sekos Naudas lietām platformās YouTube un arī Spotify, mēs izlozēsim vienu, kas saņems dāvanā šo grāmatu Naudas psiholoģija, kuru iztulkoja Finanšu izglītības biedrība.